šodien ir stāsts par pasaules izjūtām, un, protams, man tas stāsts būs caur garšas prizmu. Mēs katrs runāsim par savām lietām, un es pasauli vislabāk izjūtu caur garšu, un tad droši vien nākošais varētu būt mūzika. Kas ir garša? Nu, patiesībā ir tā, ka garša ir kaut kas ļoti tāds personīgs. Man garšo melnā šokolāde, jums garšo baltā šokolāde, man garšo saldumi, jums saldumi rievjās. Man ļoti negaršo austers, tiešām tā ir taisnība. Jums droši vien kādam garšo austers. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir tik ļoti dažāds, it kā mums katram. Un tajā pašā laikā tas ir kaut kas tāds, kas mūs vienmēr vieno. Jo, lai kur pasaulē es, piemēram, nebrauktu, un man sanāk ceļot diezgan daudz, lai rakstītu un lai izzinātu, garša ir kaut kas tāds, par ko vienmēr cilvēks atradīs, ko parunāt. Respektīvi, esot Amerikā, es satieku cilvēkus, un ja mums ir kaut kas kopīgs šajā garšas līmenī, tad noteikti mums izveidosies lielisks dialogs. Tas pats notiek arī Francijā, tas pats notiek arī šeit, un tas pats notiek arī Igaunijā. Nevelti ir Anglijā tāds teiciens, tas ir arī par ēdienu, nu ne tikai par ēdienu, bet par vīnu. Vīns darbojas kā sociālais lubrikants. Un patiesībā ēdiens ir, manuprāt, tieši tas pats, jo mēs vairāk zinām par ēdienu un par garšu, jo mums ir vieglāk vienam ar otru komunicēt. Es pieņemu, ka jūs ļoti bieži arī satiekoties noteikti runājat par to, kad varbūt, ko jūs ēdāt vakariņās, ko jūs ēdāt pusdienās, vai aiziesim uz kafēnīcu, pēc tā uzēdīsim to garšīgo kūciņu. Un it kā liekas tā kūciņa varbūt kaut kas tāds mazsvarīgs vienā brīdī, bet tādā pašā laikā tā kūciņa ir tas, kas jūs savad kopā, lai jūs vispār aizietu parunāties. Un jūs pēc tam nosēžat visu vakaru, un jums ir bijis lielisks vakars, jums ir bijusi kūciņa, jums ir bijis vīns, jums ir bijusi tēja, jebkas. Tāpēc, manuprāt, kad garša ir kaut kas tāds cilvēkam ļoti nozīmīgs, lai veidotu kontaktus, lai gribētu ceļot, lai gribētu vispār daudz ko darīt dzīvē. Otrs ir vēl tas, kad ēdiens un produkts ir kaut kas tāds, ko mēs nevelti mēs esam tas, ko mēs apēdam vai ko mēs uzņemam, un bieži vien mēs par to aizmirstam. Un patiesībā viens no iemesliem, kāpēc es varbūt nonācu tur, kur es šodien esmu, kad man ir šie žurnāli, mums ir un grāmatas, kad sākotnēji droši vien tas stāsts ir tāds, ka mana mamma vienmēr ļauj man piedalīties virtuvē, darīt visu. Un viņa stāstīja, ka viņa vienmēr esot, ka es aizgāju gulēt, pārmazgāju traukus un visu pārējo, tāpēc, kad es, protams, viņas nomazgāju tā, kā es viņas nomazgāju. Un to es uzzināju, manuprāt, 18 gadu vecumā. Viņa man īpaši neteica nekad, ka viņas traukus pārmazgāju. Un tāpat arī es atceros, ka pirmo reizi es 10 gadu vecumā uzcepu savu pirmo meduskūku. Es biju pilnībā apņēmusies to darīt. Es pateicu, ka neviens man nedrīkst palīdzēt. Nekādā gadījumā. Visi ģimene aizgāja, tas bija 2 dienas pirms Ziemassvētkiem, dienu. Visi ģimene aizgāja apsēdās pie televizora, un es virtuvē cepu. Tie, kas ir cepuši meduskūku, zina, tur 1 kārta, 2 kārta, 3, 4, 5, 6. Un, protams, pie tās 7. kārtas man jau, pie 5. manuprāt, man jau tā kasaras, un es esmu pilnīgā šokā par to, ka neviens man nenāk palīdzēt. Un es aizēju pie tās istabas, pavaru durvis, ieskatos viņiem acīs, viņi redz, ka man asaras birst, bet viņi neko. Mamma neko nedara. Es biju ļoti dusmīga, bet es aizgāju to kūku, pabeidzu. Nākošā dienā bija jāuzsmērē krēms, jāsataisa apkārt, lai viņi ir skaista. Un tad pienāca Ziemassvētku vakars. Un es atceros, ka tad, kad visi jau bija pāēduši un visticamāk arī pārēduši, kā parasti Ziemassvētkos, un tad iznes to kūku ārā, un visi, cik skaisti un garšo, viņi tiešām garšo labi. Un tas bija tas brīdis, kur es vēl šodien atceros, kad es biju nenormāli lepna. Es vienkārši to sajūtu vēl ar vienu jūtu, kad manī bija tas lielais lepnums. Šodien es kā mamma, es arī varu teikt, kad es cenšos bērniem ieaudzināt to pašu, ja viņas kaut ko dara, lai viņas tā kā cenšas darīt. Un, protams, ir grūti. Gribās citreiz, pa labi, pa kreisi, kāpēc tu tā, kāpēc tu šā. Bet patiesībā es viņām arī cenšos to
ļaut izbaudīt, jo man māma to ļāva. Un es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc es šodien esmu tur, kur es esmu, kad es daru to, kas man patīk, un tas ir kaut kas, kas man ir ļoti tūs. Un kas arī patiesībā ļāvis man ir tādā pasaules skatījumā satikt ļoti, ļoti fantastiskus cilvēkus. Visās pasaules malās, nu, izņemot, es neesmu bijusi Āzijā, bet tam arī būs savs laiks. Bet tas ir veidojis kolosālus dialogus, ļāvis uzzināt man daudz ko jaunu, kaut vai tādā skatījumā, kad, piemēram, skolā man vēsture riebās. Un es nevarēju viņiem mācīties nevienu gadskaitli, neko, tas bija lielākās zobas sāpes, kādas vien var būt. Un tad man likās, nu, kāda netaisnība, kad ir jāmācās šie gadskaitļi, un es tur tos 4 dabūju, toreiz 10 baļu sistēmā. Un nekādīgi nevar tikt ar to galā, un man bija tāds pilnīgs riebums. Bet šodien, patiesībā, ceļojot, kaut vai uz kādu no Vīnas zemēm, vai, es nezinu, uz siera darītavām, vai jebkur citur ar tiem sieriem, kuriem ir šī lielā vēsture kopš tur 16. 17. gadsimta, es esmu, pateicoties garšai un ēdienam, pa vēsturi droši vien uzzinājusi daudz vairāk un daudz interesantāk nekā skolā man centās skolotāji iemācīt. Viņi noteikti bija labi skolotāji, bet es nevarēju iemācīties. Nu. Un tāpēc man liekas, ka tā garša mūsdienās pavar ļoti, ļoti daudz iespējas. Jebkura saruna, kā jau es teicu, jebkuras zināšanas garšas jomā mums palīdz. Tāpat kā tas palīdz arī orientēties veikalā mūsdienu lielajā klāstā. Jā, tie, manuprāt, būtiskākie punkti, kas tā kā ir ļoti svarīgi priekš manis, bet vēl jau vairāk tā garša, piemēram, priekš manis arī ļoti svarīga. Jūs, protams, to varat redzēt žurnālos, un tie žurnāli ir galvenokārt mūsu radīti. Nu, patiesībā tie ir mūsu radīti. Tas ir mans un vīra kopprojekts, sākot ar mājaslapu, vai teikt angliski, ar mājaslapu, tad ir žurnāls, un nu, jau ir 2 grāmatas, un tūlīt būs arī 3. pēc 2 nedēļām. Un tas ir kaut kas tāds, kas ļoti palīdz arī ikdienā, jo ikdienā, ja tīpaši tad, kad mums ir vecāki, kuriem ir bērni, un jūs ļoti labi zinat, cik ļoti daudz šodien ir stāsti par to, cik mēs ēdam neveselīgi vai cik mēs ēdam veselīgi un lietas, kuras vajadzētu zināt un kuras nevajadzētu zināt. Kādam varbūt tas nāk ar ļoti lielu piespiešanos, iet veikalā un paskatīties pa labi, pa kreisi un mēģināt ieraudzīt kaut ko citu. Bet man gājiens pa veikalu ir tā kā ekskursija. Ja mēs ar vīru aizbraucam līdz veikalam un es viņam pasaku, nu pasēdi ārā, es ieskriešu iekšā nopirkt maizīti, tad pēc pusstundas ir zvans man, kur tu esi? Vai arī, ja nav zvans, tad es pēc pusstundas iznāku ārā noteikti ar kādiem 2 vai 3 maisiņiem, jo es caur veikalam iziet vienkārši tāpat nevaru. Es vienmēr apskatos visos plauktos, kas ir jauns, kas ir sastāvā, cik tas maksā, no kurienes tas nāk. Vēl jau vairāk šodien mums ir iespējas to visu iegooglēt. Es uzreiz cenšos arī visu iegooglēt veikalā, lai saprastu, nu, ja tas kaut kas nezināms, bet liekas tik ļoti kārdinoši. Un tas ir arī varbūt viens no iemesliem kāpēc mums, piemēram, žurnālā ir šīs sadaļas par daudz jauniem produktiem, ir tāpēc, ka man vienkārši viņi pašai interesē, un tie produkti vienmēr ir tādi, kurus es viņus izmēģinu, un es zinu, ka es viņus varu ieteikt, un ja man viņi nepatiks, tad es arī nekad neieteikšu. Un tā kā, nu, tas ceļš, kā es esmu nonākuši, jā, šajā garšu pasaulē droši vien ir lielākoties jāsaka paldies mammai. Un tad tālāk ir, protams, daudz un dažādi dzīves līkloči. Es domāju, ka viens no līkločiem arī ir tāds, ka nu, mums visiem dzīvē iet dažādi, un arī mums kādreiz gāja ļoti grūti, kad mēs dzīvojam komunālajā dzīvoklī un bija naudiņas tik, cik bija. Un 12 gados es sāku tā kā būt atbildīgā par saimnieciskajiem, ja par ēdienu izdevumiem. Un es atceros, kad es gāju uz tirgu, man bija 20 lati, un es taisīju sarakstus, un man bija tā kā jāiekļaujās tajā summā. Un varbūt, ka šobrīd es tā citreiz padomāju, varbūt, ka tas tā nedaudz skarbi. It kā, nu, kad bērnam 12 gados ir jāveido šie saraksti un jābūt atbildīgam.
no otras puses tā bija mana ļoti liela interese, visticamāk, ka mamma to juta un ļāva to tā kā attīstīt, bet es varu teikt to, ka šodien tas ir ļoti, ļoti palīdzējis daudz ko saprast arī ēdienu jomā, orientēties veikalos un uzzināt daudz ko jaunu. Un tas, tā kā, es domāju, ka tās visas lietas, kas ir man noveduši šodien pie tā, kur es esmu un kāpēc es to daru, ir bijušas saistītas, kaut gan es pa vidu esmu studējusi tās pašas komunikācijas, kuras es pabeidzu ar ļoti lielām zobu sāpēm, jo man tas neinteresēja. Jā, tiešām man tas neinteresēja, jo es labprāt būtu mācījusies labāk kādā kulinārijas skolā. Problēma tāda, ka mums Latvijā šādas kulinārijas skolas īsti nav tādā labā līmenī. Bet varbūt, ka tas man palīdz komunicēt tās komunikācijas zinātnes. Un jebkurā gadījumā es domāju, ka es nebeigšu, es neredzu, ka es nākotnē varētu beigt interesēties par šo tēmu. Es domāju, ka es vēl ar vienu turpināšu katru savu ceļojumu būvēt ap vienu reģionu vai vienu produktu vai vienu interešu grupu, kā tas visbiežāk notiek, jo mēs reti, kad ģimenē, piemēram, braucam tikai uz muzejiem vai tikai uz jūru, jo man tas liekas neinteresanti. Mēs braucam apskatīt ēdienus, izgaršot to visu, un tad mēs ejam uz muzejiem, un tad mēs ejam uz jūru, un tad mēs darām daudz citas lietas. Tam, protams, arī ir jābūt, jo, manuprāt, aizbraukt, piemēram, uz Parīzi vairākas reizes un neaiziet nekad uz nevienu no muzejiem arī ir tā kā grēks, jo tomēr tas muzejs ir daļa no vēstures un no tās pašas valsts. Un arī tur ļoti daudz ko var patiesībā uzzināt muzejā par kaut kādām garšas attīstībām mūsdienās vai senāk. Tā kā, jā, un tā doma bija tāda, ka es nebeigšu, es domāju, nekad tos savus ceļojumus vai savus garšas meklējumus. Un tāpēc, ka tas ir interesanti, tas ir garšīgi, mums visiem patīk garšīgi. Tas ļauj iepazīt, tas ļauj uzzināt, un tas ļauj attīstīties. Vienīgā problēma, kas tajā visā ir tas teiciens, ko mamma vienmēr teica, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas. Un tad es domāju agrāk, blā, ko viņi tur stāsta, mammas visas ir gudras. Bet šodien ir tā, ka tiešām jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas, un tas man citreiz dzen izmisumā. Un tad man liekas, ka vajadzētu vēl kaut kur aizbraukt un vēl kaut ko izlasīt. Protams, laika ir tik, cik viņi ir, bet tā ir, jo mēs vairāk zinām, jo mēs vairāk nezinām. Laikam. Un es ceru, ka es turpināšu ceļot un turpināšu satikties ar cilvēkiem, ar viņiem kopā ēst, smieties un baudīt, un uzzināšu ļoti, ļoti daudz kā par politiku, ko es uzzināju varbūt Kalifornijā pirms prezidenta vēlēšanām, arī par politiku un par mākslu, ko es uzzināju Francijā. Un tas ir īstenībā vienīgais veids, kā es daudz ko uzzinu par pasaules notikumiem, tāpēc, ka es internetā īpaši ziņas nelasu, jo man viņas liekas pārāk depresīvas, bet tad, kad es aizbraucu kaut kur, tad es vienmēr uzzinu daudz vairāk, nekā patiesībā es varu šeit pavadot pusstundu, piemēram, pie datora vai pie televizora. Un šeit es nekad nevaru uzzināt tā vietējā cilvēka viedokli. Šeit mums ir kāds, kurš pasniedz to viedokli. Savukārt, esot tur, kad mēs parunājamies ar vairākiem šiem cilvēkiem, tad patiesībā mēs saprotam, ka tas, ko mums bieži vien stāsta ziņās, ir kaut kas pilnīgi cits vai kaut kas varbūt līdzīgs, bet katrā ziņā tas ir kaut kas tāds, ko es neuzzinātu esot šeit. Un arī e-mailā es neuzrakstītu, un arī Skype'ā es ar viņiem to neizrunātu, tāpēc, ka mēs to izrunājam tad, kad mēs ēdam vakariņas. Tāpēc, ka tad cilvēks ir relaksēts, ja viņam garšo, viņš ir brīvs, viņš smaida, viņš priecājās. Nevelti daudzas biznesa tikšanās arī notiek pie pusdienām vai vakariņām. Tāpēc, kad tanī brīdī cilvēks ir daudz brīvāks, atvērtāks daudzām idejām. Un es domāju, ka ļoti daudz arī idejas man ir radušās droši vien tāpēc, ka es visu laiku gremoju un visu laiku esmu ar kaut ko mutē. Un es ieraugu produktu un man atkal rodās jaunas idejas. Un es ceru, ka varbūt jums
arī varētu kaut kas tāds izdoties, ja jums jau neizdodas, piemēram. Tāpat kā, ja jūs neesat Seibankas klienti, tad jūs varbūt būsiet, un ja jums nav tik liela kaisla par ēdienu, tad varbūt, ka jums būs kādreiz. Jo tas viss var būt, tikai tas prasa darbu. Un kā Sandra Kalniete man intervijā teica, kad jūs zinat, ka vienmēr jau var izšpļaut. Līdz ar to es droši vien arī beigšu pagaršojot, un ja negaršo, vienmēr var izšpļaut. Paldies!